Labdien, mani sauc Kristīna Kastronova. Esmu neirografikas instruktore un estētiskais kaučs. Šodien projekta Lady Leader ietveros es prezentēšu jums vienu jaunu neirografikas modeli, kas saucas Laimīgā stunda. Kad jums ir bijusi grūta diena vai kopumā grūts, izaicinošs, nogurdinošs periods jūsu dzīvē un jūtaties pazaudēts, noguris, varat uzzīmēt pulksteni. No algoritma vārdā Laimīgā stunda. Salīdzinoši ar parasto klasisko pulksteni, kuram ir 12 stundas, šeit būs 24 iedalījumi, tātad 1, 2, 3, 4, un katrā no 4 būs vēl 6. Viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Starp citu, jūs varat arī būt neprecīzi. Mēģiniet uzzīmēt šos 24, bet, ja redzat, ka sanāca vairāk vai mazāk, būs labi. Tā ir jūsu dienas uztvere. Jūs varat pārbaudīt, kā jūs īstenībā jūtaties, kad jums ir tās 24 stundas vai mazāk, un ko tas jums nozīmē. Tātad, ja jūs zīmējat konkrētu dienu, jūs varat palikt pie tās dienas, vai, ja tas ir garāks periods, kurā jūs jūtat, ka visas dienas ir vienādas, ir pārslodze un tā tālāk, jūs varat izvēlēties kādu simbolisku dienu un vairāk vai mazāk uzzīmēt tipisko šī perioda dienu. Pie katras stundas jums jāuzraksta tās lietas, ko atceraties, ko darījāt, vai kas būtu jāizdara. Piemēram, ja es zīmētu šodienu, es varētu teikt, pirmkārt te ir 0, tad es pamodos kaut kad šajā stundā, tad man bija dažādas rīta rutīnas. Tas var arī balstīties uz jūsu sajūtu. Jums nav jābūt tik ļoti precīzam un pārbaudīt savā kalendarā vai plānotājā. Tas nav vajadzīgs. Vairāk orientējamies uz to, kā mēs uztvērām savu dienu vai īstenībā atceramies, kas paliek atmiņā un ķermeņa sajūtās par jūsu dienu. Tātad es veltīju visu rītu neirografikas zīmējumiem, varbūt es to pierakstīšu pie kādas konkrētas stundas, varbūt tas būs garāks laika periods. Tad šeit man bija dažas citas problēmas, ko vajadzēja atrisināt, finansiālas problēmas. Un katru no tām jūs atzīmējat ar kādu formu. Vēlams ar apļiem. Un uzraksta atslēgas vārdus iekšā. Es atceros, ka šodien man vēl jāsaplano kādi projekta uzdevumi, jāizdara daži zvani. Tad vēl es gribu saplānot rītdienu, piemēram, kādas ekskursijas, un tad, protams, man jāpagatavo ēst, tad, starp citu, man ir daži mājas darbi te. Jā. Tā ēst gatavošana, sagatavošanas bērna satikšanai, aiziešana uz bērnu dārzu, un tad vakara rutīnas. Tad šo es nosaukšu bērnu dārzu kaut kur šeit. Un jūs redzat, ka šobrīd es pat nedomāju, cik precīzi laiks ir katram uzdevumam.
Es tikai koncentrējos uz to, lai piepildītu savu pulksteni. Un tad es zinu, ka man būs pirms gulētiešanas rutīna, un tad būs arī nakts. Un tas viss ir pēc jūsu sajūtām. Tad papētiet lūdzu, ko tieši jūs redzat savā pulkstenī. Cik aizņemts tas ir? Racionāli izanalizējiet, vai jums sanāca atcerēties visas lietas, ko jūs darījāt un kas bija jāizdara, vai kaut kas pietrūkst. Vai varbūt jūs uzzīmējat kaut ko, kas te varētu nebūt? Vai tie ir tiešām tie uzdevumi, ko jūs izpildījāt un kam veltījāt laiku? Vai drīzāk tā ir tikai tā smaguma sajūta? It īpaši paskatoties uz apļiem un uz formām, ko jūs uzzīmējat iekšā, vai tās atbilst uzdevuma apjomam un tā izpildē ieguldītām laikam, vai drīzāk tai grūtības pakāpei, kas jums asociējas ar šo uzdevumu. Manā gadījumā, piemēram, es skaidri redzu šos lielus apļus, šo un šo, bet īstenībā, kad es tagad domāju, cik daudz laika man būtu jāvelta šim, es nedomāju, ka tas atbilst realitātei. Tas drīzāk rāda manu attieksmi, šo uzdevumu uztvēršanu, kā prasošus pārlieku lielu piepūli. Paskatieties racionāli, vai kādas dienas daļas ir vairāk vai mazāk aizņemtas. Un kur redzat, ka ir par daudz un kur joprojām ir brīvas vietas. Piemēram, es redzu, ka lielākie uzdevumi koncentrējas šeit, kamēr šeit ir pilns ar mazām lietām. Jūs redzat, kā es to uzzīmēju ar daudz tumšākām līnijām. Tas, ja godīgi, liek mani justies vēl ar lielāku spiedienu. Un tagad padomājiet, kā jums ir iespēja pārveidot savu dienu. Ko jūs gribētu paspēt izdarīt dienas laikā, lai justos laimīgs? Jūs varat izveidot sarakstu. Varbūt jūs gribētu ilgāk pagulēt. Jūs gribētu 1 stundu dienā, kad var neko nedarīt. Varbūt lasīt grāmatu. Varbūt iemācīties kādu jaunu hobiju. Varbūt iziet pastaigā. Varbūt īstenībā vairāk strādāt, bet pie kāda konkrēta uzdevuma. Varbūt izveidot jaunu metodi. Un tā tālāk un tā tālāk. Uzrakstiet sarakstā ar lietām, ko jūs gribētu izdarīt un kuras vēl šeit nav. Tagad racionāli paskatieties uz savu pulksteni. Vai tur ir kāda brīva vieta vēl vienai tik ļoti vēlamai idejai? Es, piemēram, redzu, ka šeit ir nedaudz vietas. Tagad es varētu pielikt to klāt. Ja vēlaties, varat paņemt citu krāsu. Es gribētu šeit ielikt ilgāk pagulēt. Vai arī neko nedarīt. Es teiktu, ka es gribētu pārveidot vienu no šiem apļiem. Uztaisīt mazāk un tā vietā ielikt citu iekšā ar kādu hobiju. Kad jūs maināt formu, dariet to vai nu ar citu krāsu, apvelciet to stiprāk, lai tas jums kļūst skaidrāk redzams pēc pārveidošanas.
Varbūt šeit es varētu ielikt, savu darbu, šo visu projektu darbu vietā. Un, kad es izmantošu krāsas zīmuļus, es varētu izcelt to vēl skaidrāk. Un šeit pirms gulētiešanas es varētu iespiest mazu grāmatas lasīšanu. Tas man liekas ties labi. Varbūt es vēlos izsvītrot dažus uzdevumus. Jā, šos es izsvītroju. Šīs visas kaitinošās lietas. Tātad es atstāju, ko vēlos atstāt. Es ļaujos sajūtai, kā tas ir, kad man ir joprojām piepildītā diena, bet pilna ar ko citu. Ar to, ko es vēlos. Nākamais solis, kad mums ir kompozīcija un pārveidota kompozīcija, mums vajadzētu izdarīt apaļošanu. Redzēt, šeit es varētu nopaļot. Es pievienoju līnijas. Un katru reizi, kad es redzu savienojumus, kas parādās kādā krūstošanas vietā, apļam un līnija, es varu nopaļot, izvairoties no asiem stūriem. Tā vieta izlīdzinot viņus visus. Un kamēr es apaļoju, kā parasti neirografikas kočingā, es skenēju sevi 4 uzmanības virzienos. Domas. Ko es domāju? Piemēram, es domāju par to, kā aizmirsu uzrakstīt ciparus uz pulksteņa, bet es tikai uztaisīju šos mazus kociņus. Un, ja es domāju, vai ko es domātu, es šo domu piesaistu tēmai, ar ko strādāju. Ko tas nozīmētu manā tēmā? Ko tas nozīmē, ka es nepierakstīju ciparus, bet tikai ieliku tos mazos kociņus? Un kāpēc es to vispār saucu par kociņiem, piemēram? Labi, patiesībā es vairāk domāju par to, cik daudz laika man prasīs katrs uzdevums. Es nepieķeros tam, vai tas būtu jāizdara no rīta vai vakarā, bet cik daudz lietas man būtu jāizdara. Labi, tad vēl viens ir iekšā. Un nākamā lieta ir emocijas un jūtas. Neskatoties uz to, ka es zīmēju ļoti izaicinošu un nogurdinošu tēmu, es īstenībā jūtos ļoti atslābusi, piemēram. Kādas vēl emocijas jūs varat nosaukt šai mirklī? Vai esat stresā, uztraucies, dusmīgs vai laimīgs? Interesēts? Vēl kaut kas? Un trešais uzmanības punkts ir ķermeniskās sajūtas. Varbūt manas pēdas ir nosalušas un saka man izējām pastaigām. Varbūt mana roka jau ir nogurusi zīmēt. Un uztaisīsim kaut ko citu. Varbūt man sāk gribēties ēst. Mans ķermenis arī atgādina par manām šī brīža vajadzībām. Pievēršu uzmanību kādam svarīgām sajūtām.
kas var asociēties arī ar jūtām un emocijām. Tāpēc vērojiet, ko tas nozīmē, ka mums ir šādas vai tādas sajūtas dažādās ķermeņa daļās. Un 4. uzmanības punkts ir vīzijas. Tad jūsu vizuālās domas par tēmu. Tas varētu būt vizuālās atmiņas vai kādas nākotnes idejas. Jūsu laimīgā stunda, ko vēlaties. Tad esam pabeiguši apaļošanu un pabeiguši arī ar līnijām mūsu harmonizētā pulkstenī. Jūs varat arī pievienot dažas līnijas fonā, un tagad pulkstenis ir vairāk savienots ar visumu, ar apkārtējo vidi. Un tas ir sabalansēts. Nākamais solis ir izkrāsošana. Tad lūdzu aizkrāsojiet tādā veidā, lai apvienotu kopā vismaz 2 blakus esošos laukumus vienā krāsā. Aizkrāsojiet vismaz 2, bet var arī vairāk. Kādas krāsas jūs šeit redzat? Ko tas jums nozīmē un kurus apļus, kurus uzdevumus jūs aizkrāsojat pirmos? Kāpēc? Ko tas jums nozīmē? Vai jūs joprojām redzat atslēgas vārdus, kas ir ierakstīti iekšā? Jo dažreiz, kad sākam apaļot, vārdi it kā pazūd, it kā izgaist. Tas arī ir ļoti interesants efekts neirografikas zīmējumos, kad jūs aizmirstāt uzdevumus vai aizmirstat par smaguma sajūtu, kas jums ir bijusi saistībā ar šo uzdevumu. Šeit es vairs nevaru izlasīt, kas tas bija par problēmu. Un es joprojām vēroju sevi un skenēju atbilstoši 4 uzmanības punktiem, par ko es domāju un ko jūtu. Ko es sajūtu savai ķermenī. Vērojiet un iedziļinieties sajūtās, kad šis pulkstenis ir tāds, kādu jūs vēlējāties. Tas ir pilns, bet ir pilns ar to, ko jūs vēlaties. Un tas ir harmoniskāks. Pievienosim arī nedaudz krāsu fonā. Te var būt vairāk krāsu, ne tikai viena.
Nākamais solis ir lauka līnijas, kā es varētu uzminēt šajā modelī, kas saucas laimīgā stunda, mums joprojām pietrūkst pulksteņa rādītāja. Tagad es palūkšu jūs aizvērt acis un tad neskatoties uzzīmēt 2 rādītājus. Tagad paskatieties, kur tie rāda, ko tas jums pasaka priekšā. Uz kurām dienas stundām tie rāda? Šīm stundām būtu jākļūst par laimīgām stundām, kur jūs varat ieviest laimes pilnus momentus. Pamēģiniet arī paskaitīt, kura dienas stunda tā ir. Tātad es redzu, ka tas ir laiks no rīta, un tad pēc dārziņa, piemēram. Un galvenās lietas, ko es redzu, ir vairāk gulēt un hobijs. Tātad es varu vairāk uzmanības veltīt tam. Fiksācijai jūs varat paņemt citu marķieri. Jūs varat izdarīt apzinātu izvēli un izvēlēties vienu no jau esošiem uzdevumu apļiem. Vai jūs varat arī aizvērt acis un uzzīmēt apli, neskatoties kaut kur jūsu zīmējumā. Nav ļoti redzami. Es to izdarīšu šādi. Te ir mana fiksācija, gala figūra, kas nav liela īstenībā. Šīs ir mans rezultāts, kam man vajadzētu pievērst vairāk uzmanības. Ja vēlaties, varat to izcelt ar papildus krāsu iekšā, ar kādu flomasteri. Te būs mana pavisam pieticīga fiksācija, ļoti integrēta. Un šeit vakarā pēc bērnu dārza, kas parasti ir skriešana, vai ne? Tikai rutīnas bez šī laika pamanīšanas, bet īstenībā šis laiks varētu būt ļoti vērtīgs laiks. Tas man liek aizdomāties. Tātad tas ir tas, ko jūsu laimīgās stundas modelis mēģina jums pateikt. Pievērsiet uzmanību pulkstņa rādītājiem, saprotiet, kas pietrūkst, kur jūs varētu ielikt vēlamos uzdevumus, kurus jūs varētu īstenībā izņemt, un pievērsiet uzmanību, kur pulksteni jūsu 24 stundu dienā jūs varētu kaut ko mainīt, kā arī pievērsiet uzmanību beigu fiksācijai, kurai būtu jābūt pašai pirmajai lietai, kurā būtu jāmaina sava uzvedība vai dienas rutīnā. Izbaudiet savas atziņas un veiksmi ar jūsu jauno dienu!